Ja tavā sirdī nav miera, tad šis tiešām tev var noderēt. Jeremijas grāmatas 6. nodaļā mēs lasām un iepriekš, kur Dievs, tas kungs, runā uz savu tautu. Un tai pārmet to, ka viņu sirdis ir stūrgalvīgas un bezdievīgas un ļaunas, un ka šī tauta nepārtraukti meklē darīt ļaunu. Un tad viņš pat pārmet tiem tādu laulības pārkāpšanu garīgā nozīmē. Viņš saka, ka jūs esat atstājuši to kungu un nodevušies maucībai vai nešķīstām attiecībām, garīgām attiecībām ar elku dieviem, dažādās augstienēs un tempļos. Un viņš saka, vai tad vīrs var pieņemt tādu sievu, vai tad zeme netikt aptraipīt. Bet viņš saka, tas kungs ir žēlsirdīgs, un viņš ir aicinājis, un viņš prasa, lai gan tu visu to esi darījusi. Atgriezies pie manis, pazemojies, atgriezies pie manis, un es tevi pieņemšu. Bet tā to negrib darīt, jo viņu sirds nebija izmainīta. Un lūk, tā ir tā atšķirība jaunajā derībā, kad Dievs mums pieskarās, kad svētais gars strādā pie mūsu sirdīm, tad mēs nevienkārši sākam rīkoties pareizi, bet Dievs izmaina mūsu identitāti, Dievs izmaina mūsu personību, Dievs izmaina mūsu sirdis. Viņš dara mūs par viņu bērniem, viņš dara mūs par šo patieso līgavu, un viņš arī tas, kas mūs uzturēs līdz tai dienai. Bet Jeremijas grāmatas 6. nodaļā, 16. pantā, mēs redzam tādu interesantu teikumu, šo pantu, kur tas kungs saka, tātad nostājieties, uzlūkojiet, kurš ir tas patiesais laimes un patiesības ceļš un miera ceļš, tas laimīgais, svētīgais ceļš, tas senais ceļš, un tad staigājiet pa to. Un tad jūs atradīsiet mierinājumu savai dvēselē. Redziet, viena no tām problēmām mūsdienās ir, un droši vien, ka tas tā ir bijis visos laikos, ka cilvēki visu laiku meklē kaut ko jaunu, ir jābūt kaut kādam jaunam ceļam, ir jābūt kaut kādai jaunai atklāsmei, ir jābūt šim te progresam, kad mēs atrodam vēl kaut ko progresīvāk, vēl kaut ko labāk, kas varbūt apmierinās to tukšumu, kas ir mūsu sirdīs. Bet šeit tas kungs saka, ka tas ceļš, tas patiesais laimes un saticības, tas miera ceļš ir sens ceļš. Un tamdēļ es esmu konservatīvs cilvēks, jo mēs esam atraduši, tas kungs ir atklājis, kas ir patiesība, tas kungs ir atklājis, kas ir patiesa, un tad mums ir pienākums to ceļu atklāt un to saglabāt un to turēt un pie tā turēties. Un tas ir tas ceļš, kā mēs atradīsim šo mierinājumu mūsu dvēselēm. Un turpat arī vēlāk tur ir rakstīts, bet viņi teica, mēs to ceļu negribam staigāt, mums neinteresē šis patiesības ceļš, mēs gribam kaut ko jaunu, mēs gribam iet savus ceļus, mēs gribam būt tie, kas mēs paši nosakām, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir paties, kas nav paties. Nu lūk, jūs jau varat staigāt šos ceļus, bet tas nebūs tas miera un svētības un patiesas, garīgas, tāda uzplaukšanas un labklājības ceļš. Un tāpēc, iedrošinājums arī jums ir paskatīties atpakaļ. Un ne jau uz savu dzīvi, paskatīties uz laikiem, kur Dievs jau ir runājis, kur Dievs jau ir teicis, kur Dievs jau ir atklājis. Mēs varam skatīties un lasīt Bībeli un redzēt, cik Dievs ir uzticams, kā viņš ir. Mēs varam mācīties no Izraēlas kļūdām, no Izraēlas arī panākumiem vecajā derībā. Mēs varam lasīt evaņģēlijos, ko pats kungs Jēzus ir teicis un mācījis. Pats Dievs, kas nāca šajā pasaulē un kļuvis par cilvēku, kurš nodzīvoja pilnīgu dzīvi, viņš parādīja, viņš demonstrēja to ceļu. Viņa apustuļi pēc tam mums skaidroja, kā praktiski to jādzīvo, ko praktiski tas nozīmē. Un te, protams, rodas jautājums, vai tas ir vieglais ceļš? Nē, vieglāk ir dzīvot savās kārībās, vieglāk ir dzīvot, uzskatot, ka tu pats esi Dievs un ka tu vari noteikt, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir, kā es varu, kā es gribu dzīvot. Protams, ka tu vari tā dzīvot un tā ir vieglāk. Bet tas patiesais laimes un piepildījuma ceļš ir, kad mēs aizliedzam sevi, kad mēs sekojam svētajam, kad mēs staigājam pa to patiesības, to seno patiesības ceļu. Tā kā viens sludinātājs teica, ka ja kāds sludina kaut ko jaunu, viņš sludina maldus. Un arī kristietības ceļš nav kaut kas, kaut kāds jauns atklāsums. Tagad, ziniet, 2000 gadus pēc Kristus un apustuļiem tagad ir cilvēki, kuriem pēkšņi Dievs kaut kādu pārdabisku atklāsmu dos, noslēpumus, ko vēl neviens nekad nav zinājis. Un tagad mums to kāds pasludinās. Ja kādi cilvēki pat šādi prezentē to, ko viņi sludina, tad viņi sludina maldus un neklausies viņos. Viņi ir viltus pravieši. Jo mēs sludinam to, ko apustuļi mācīja. Ja kāds nesludina to, kas nāk no rakstiem, un to, kas sludina to, kas nesakrīt ar to, ko apustuļi ir mācījuši, to, ko kungs Jēzus ir mācījis, tāds, lai nolādās, tāds, lai nošķirts, jo tas nav tas patiesības ceļš.
Jā, bet Dievs ir ieinteresēts izmainīt mūsu sirdis. Un lūk, tas ir tā atgriešanās. Tad, kad mēs atgriežamies uz šo seno ceļu, uz šo patiesības ceļu, uz šo mīlestības ceļu, uz šo pazemības ceļu, uz šo ceļu, kas ir Kristus Jēzus, tas ir tas process, kurā mūsu sirds tiek izmainīts. Un, lai gan tad mēs vēl aizvien krītam un klūpam un kļūdamies, un neviens mēs nevaram un nebūsim pilnīgi līdz tai dienai, kad mēs satiksim to kungu. Bet ja mūsu sirds ir izmainīts, mēs atgriežamies uz šo seno ceļu un mēs staigājam pa to, tad mēs atrodam mierinājumu savai dvēselē, un mēs saprotam, mums ir miers ar Dievu. Un tad vienalga, kas var notikt šajā pasaulē, šo mieru neviens mums nevar atņemt, jo tas kungs, viņa klātbūt, viņa miers, viņa tuvums nāk pār mūsu sirdīm, nāk pār mūsu dzīvēm un piepildās. Šis senais brīnišķīgais ceļš, par ko tas kungs runāja jau caur praviešiem, un jau vecajā derībā tie, kas bija taisni, kas meklēja to kungu, viņi atrada šo ceļu, bet mēs varam ieiet tā pilnībā, jo Kristus Jēzus ir samaksājis par mūsu grēkiem, viņš ir miris un augšām cēlies, un ja mēs atgriežamies, ja mūsu sirds tiek izmainīts, ka mēs sākam vērtēt un godāt to, ko viņš ir teicis un to, kas viņš ir, un nevis meklējam ko jaunu, tad mēs piedzīvojam patiesu mieru ar Dievu, un viņa miers paliek mūsu sirdīs, jo viņš mums dod mieru, ko šī pasaule nevar nedot, nedz arī atņemt. Esiet svētīti!